rekur tas tāds neliels bardaciņš. Principā mēs te krājam plasmasas pudeles, ko nodot. Es esmu ļoti priecīga, ka patreiz var viņas nodot. Teiksim tā, jā, jūs varat pateikt, ka tagad par viņām maksā, un tāpēc jau te var rādīt un teikt, redziet, cik es esmu pareiza, bet nē. Ja būtu viņas arī bez maksas, vienkārši taromāti un nodošanas, es vienalga krātu. Protams, man ir viens pluss, mums ir 3 istabu dzīvoklis, un loģi ir reizēm kļūst kā noliktava, kā jūs redzat. Tā labi. Bet, ja arī nebūtu tā, es mēģinātu kaut kur sakrāt un viss. Te mums ir stiklas. Bet te kaut kas ir ielicis man tās kafijas buņģas ar plasmasas visu vāku. Tas ir jāskrūvē nost. Tā, un jāliek ir bez vāka. To es tūlītās izrevedēšu. Kur vēl viena pudele ir. Tā ka, un šito es vēl maisiņu pagaidām nemesīšu stikla nodošanu, jo viņš vēl ir par tukšu. Lai tur vēl pakrājas, vēl kādas pāris vīna pudeles vismaz. Ne tikai, jā, tī burciņas, kafijas trauki, kuras nelietojam. Bet šito es šodien jau nesīšu nodot. Viņam ir pilnīgi pietiekoši. Redziet, kā riktīgākie šito te no Devona maisiņā visus kvasus un ūdens pudeles varēs nest. Es vēlreiz atkārtošu, ka es esmu vispār priecīga, kā tagad pieņem, jo man vīrs dzer pudelēt ūdeni. Un līdz ar to mums to pudeļu tieši ūdens pudeļu ir diezgan daudz sakrājis, un es laiku sirds sāpēju, ka viņas ir vienkārši jāmet laukā. Es esmu iztumtuļojusies. Aiziet nodot tīkliņu ar pudelēm. Laukā ir smuka ziema. Foršs laiciņš, bišķi snieg. Žēl nav saulītes. Pie reizes pēc tam iešu arī vēl pastaigāties, jo man no vienas puses ir veicies, jo rekura Maksim, un tur ir nodošanas punkts mums. Tas ir tepatās man. Un tad es iešu arī ar domu, vai teiksim ar mērķi, pareizāk sakot, izņemšu Omnivā, man ir atnākusi paciņa. Un paciņa arī ir saistīta ar to, ka es sev pasūtīju mikrofonu, ja man telefons filmējas kaut kur tālāk ir nolikts, lai jūs mani labāk dzirdētu. Jo es reizēm ievēroju, ka tomēr, ja telefons stāv tālu, dzirdamība ir diezgan slikta. Ceru, ka šoreiz jūs mani dzirdēsiet labi. Kaut gan es filmēju laukā, kā saprotat. Tūlītās jau aiz stūra Maksimas būs arī pieņemšanas punkts. Es vispār nezinu, vai šeit var filmēt vai ne. Tā, kur tu vier dibenu priekš šeit, kā pirmo reizi nododu, bet katru reizi es aizmirstu. Kā viņas tur jāmet ir iekšā. Varēsim, ka mani neviens nearestēs, ka es te nodu. Es negribu kaut ko ņemt pretī. Labi. Kur te ir? Rekur. Laikam šitā jādod. Lai viņš ieraudzītu vai ne? Redz? Nav nemaz tik vienkārši nodot. Un tad no sākuma bija diezgan vispār viņi tādi ļoti jūtīgi uz tām štrikkodiem, uz tiem visiem. Pat nevarēja tādu bišķi saburzītāku pudeli pat ielikt iekšā. Ne par to negribēja ņemt. Tagad viņiem tomēr, tā, kur te ir, es to laikam nepaņems, kaut kas tur saplīsis,
Labi, es viņu nolikšu tālāk, un varbūt bišķi roka atbrīvosies, tad es viņu pamēģināšu reanimēt. Nu, re, mans tīkliņš ir tukšs, un bez vienas pudeles ir 90 centi. Kaut ko jau varēs nopirkt. Tomēr to vienu pudeli paņēmu un rekur 1 eiro. Ņemam izmaksu. Un rekur man čeks, varēs pēc pastaigas iet maksimā. Smīgi nodevu uz veselu eiro pudeles. Tā kā es šito te vēl mana paudze atceras, ka vispārīgi alkoholiķi un bomži tikai lasīja pudeles un gāja nodot. Tagad ir pienācis laiks, ka to darām arī mēs, kuri varbūt sevi pie alkoholiķiem un bomžiem īsti neskaitām. Mašīnas brauc, bet es esmu uzgāju pārējais. Nu ko, apmēram tā. Savācas maisiņš uz eiro, citreiz eiro 10 ir, varbūt citreiz pusotra maisiņa. Nu, nesu nodot. Pastāstīšu jums anekdoti. Vārdu sakot, teicu, ka man paciņa Omnivā, vai ne? Es ar uz Omnivu reiz gāju. Pie Omnivas bankomāte pablisināju acis, paskatījos telefonā un sapratu, ka tomēr man ir DPD. Labi, ka 200 metri vien tas DPD tālāk ir. Nu, re, izņēmu paciņu. Nu, es nezinu, kāpēc man tās manas mikrofons ir tik lielā paciņā. Nu, labi. Nu, ļoti liela. Priekš vienā maza mikrofona, kurš stiprinās pie apģērba un tāds kā īkšķa resnumā. Nu, labi iepakojuši.